Heisā hopsā. Rekur tāda jauna hipotēzīte, ko izfīčoja, tas skatāties čārts. Ja mēs pieņemam faktu, ka augšupējošā virzienā mums bijuši pretestība josla pie 47,800 un noliekot Fibonacci no zemākā punkta līdz šai te joslai. Tad būtībā mēs šobrīd esam pie 0,618, kurai visticamāk mēs iziesim cauri un atnāksim līdz šeit robežai, kas ir 31,500, 31,800. Un kas arī īstenībā sakrīt ar vakardienas teoriju par cup and handle uziešanu, ja tā figūra tiešām piepildīsies. Un tad nākošais targets būtu tie 35,000. Tas ir viens, kas īstenībā diezgan reāli sakrīt. Tad vēl, kas ir, tad vēl, ja būtībā mēs no šī te punkta iesim šortā, kādas varētu būt tās lietas, nu, pieksim, no šīs te robežas vidēji notiek 3 līdz 5%, 3% būs 29,200, 5% būtu 28,700, man liekas 28,800, bet, nu, jā, 7% 28,100, nu, kas bija tie paši, jā, ko jūs minēju, un 10%, 10-11% būtu tie atpakaļ 27 vai 26, 600, 900, 600 kaut kas būtu, starp 11 un 12%. Nu, tādas lietas, ja mēs iesim šortā no šitās pozīcijas. Ja izies cauri, tad būtībā teoretiski tie 31,8, 7% kāpums vēl 4%, nu, gan arī 5, 3,18, nu, 7 sanāk 3,200, gan arī vai. Nu, labi, arī nesanāk arī 6, labi, jā. Nu, tā, apmēram. Tas būtu tas, kā es skatītos uz to visu. Nu, cerams nodar. Un, nu, tad skatīsies, kā būs. Jā, un mistiski nenormāli daudz. Arī, ja skatās pēc tāda kategorijas kā order flow kustība, tad šobrīd, nu, baigos miljonos grozās piķīts te. Gan uz short, gan uz pirkšanu, tur brīžiem ir 5 miljonos un shortu arī tāpatās, bet, nu, tas tirgus tā kā, par cik ir brīvdiena, svētdiena, nu, labi, tur pēc laika joslas jāskatās, kurā brīdī. Nē, teoretiski, nu jā, kaut kas varbūt jau naktī kaut ko dara. Kā sanāk? Pēc jāapskatās, pēc tam būs šits. Bet, jā, arī vakardien notika nenormāls kustības arī marketā, tā kā, jā, kaut kas reāls var notikt. Skatāmies, pētam. Tā, nu, piesakojiet kanālam, padodiet ziņu kādam citam arī. Ja jums kaut kas interesē no tirgus vai market, paskatieties lejā un man linki uz affiliate kaut kādām lietām. Varbūt jums kaut kas nodara un interesē. Noteikti izmantojiet un paskatieties, papētiet sev kaut kādas iespējamās platformas, kur kaut ko pirkt, ja jūs pērkat. Un variet izmantot kaut kāds affiliate links, kas ir pievienoti man apakšā zem video. Jā, tā kā tā. Palīdzēsiet vismaz man, kaut kā atbalstīsiet. Un čīverīva, tā, kaut kā tā.